Čau visiem! Sveicināti manā jaunajā videoklipā. Šodien mēs neizdzīvosim, kā redzat, esmu citā mapā. Un jūs noteikti domājat, ko tās divas mājas priekšā man dara. Es sniegšu atbildi, kad šodienas tēma mums ir šitās abas mājas, vajag nekavējoties ieviest Minecraft villageru ciematos. Obligāti. Šitām divām mājām, atvērās durvis, ir jābūt obligāti katrā ciematā. Bez viņām vienkārši nevar dzīvot. Es pateikšu, kādas ir šīs mājas funkcijas un ko viņas darītu. Šīs abas. Kā jūs domājat, varētu sākt ar mazāko. Šitā ģišovā izskatās diezgan ģišova. Un varbūt došu jums arī brīdi uzminēt, kas tā pa māju varētu būt. Negribu teikt visu uzreiz priekšā, jo tad ir interesantāk. Un apstīsimies no ārpuses. Ko mēs redzam? Tādu diezgan sapūšu koku, apaugušu ar zālēm diezgan. Var redzēt, ka māja nav gluži jauna. Varu parādīt jums, kā izskatās no augšas. Principā tāpat izskatās, nekas savādāks tur nav. Un, jā. Jums arī rodas jautājums noteikti, kāpēc šeit tāda zāle. Jūs noteikti jau saprotat, kas tā ir. Tā ir tualete. Tā tiešām ir tualete. Un tā ir pirmā māja, kas ir ļoti, ļoti vajadzīga. Katrā Minecraft village ciematiņā. Jo padomājiet reāli, kur villageri var nokārtoties. Es vienkārši nesaprotu. Tas ir obligāti. Šitā māja vienkārši ir nenormāli vajadzīga. Kur villageri nokārtojas? Kur viņiem labierīcība ir? Viņi taču neiet katru reizi uz mežu. Padomājiet. Šitā māja ir ļoti obligāti, lai arī kāda. Šitā kaut vai arī derēs. Labi. Mēs atvērsim durvis. Redzēt kādas dzeltenas durvis. Un, jā, tā ir tualete. Māja pat par sevi ir maza. Un ko jūs gaidījāt iekšā? Jo, protams, nekā foršāka nebūs. Un, jā, baigi stulbi izskatās. Tā pēc principiem ir ļoti laba tualete. Kā redzat, te var atvērt šo lūku. Un tur ir kanalizācija neliela. Tur viss aiztak. Pat nevajag nolaist neko. Te nav nekāda kloķa, lai nolaistu ūdeni. Un jūs saprotat, cik tas ir neērti. Padomājiet, kā man te nokārtoties. Kā man te savu brūno draugu izlaist ārā. Es nesaprotu. Un tāpēc principiem būtu parasta village ciemata mājiņa, tualete. Un te ietu visi ciemata iedzīvotāji un viņi nokārtotos. Tā būtu viņu kopējā tualete. Padomājiet, cik tas ir sūdīgi. Bet tā viņi reāli iztītos. Es pat brīnos, kā šitais augsts vēl aug pie šitās tualetes. Te tā smird. Kamera nepadod smaržas. Jūs nevarat iedomāties, kā tas smird. Tas ir šausmīgi, kā šitādu te tualeti var vienkārši uztaisīt. Šitā māja būtu sen jānojauc, bet pēc uzskatiem šitā māja ļoti labi ietu. Village izskatā, padomājiet, apaugusi, villageri arī nekopjas, viņi nemazgājas, un tad šitāda māja, tas ir vienkārši perfekta kombinācija, jūs saprotiet? Jā, tā kā tā tas ir ar šo māju. Laipni lūgti. 2025. gada jaunais updates tualete, un tūlīt mēs ejam pie nākamās mājas. Kas tad nāk komplektā ar šo atjauninājumu? Šī ir krematorija. Jā, šādi izstāsta krematorija. Ja jūs nezināt, tur mēs apbedījām cilvēkus, mirušos. Tur tiek viņi apbedīti, un, protams, māja necik jauka neizstīties šitā te. Protams, villageram ir ļoti laba šahta netālu, un viņi var izrakt akmeņus un uztaisīt šādu te akmens kaudzi. No iekšpuses, protams, tukšu, bet šādu. Principā nesmuka māja. Bet ko jūs gaidījāt? Tā ir krematorija. Tad te ir tādas metāla durvis. Mēs viņas varam atvērt ar kloķiem. Tā par reālo. Un
Jā, jūs pareizi sapratāt. Villageri tiek apglabāti tieši šeit. Ot, tieši šeit, nevis ārā. Nevis ārā tepat pie krematorijas, ot izrauc kapu, ot. Un sēdi mierā, nu. Esi pārlaimīgs, vari gulēt zemē. Nē, tev jāguļ šitādā mājā. Un, kā jūs redzat, te gaisma ir diezgan ierobežota. Pa nakti vēl labāk izskatās. Es pēc tam varēšu parādīt, ja jums vēlaties. Ja tas baigi ko ietekmē. Un tad šeit viņi tiek apglabāti. Kā jūs arī pamanījāt, šeit ir diezgan... Vot tā izstītos arī realistiska krematorija village vietējā. Un vot tieši te priekšā ir dievkalpojumu lasīšanas stands. Varat atdomāties, cik stulbs izskatās. Nu, tu ieej un tev priekšā šitais koka sūds stāv. Tu vari atdurties pat viņu atsisties. Bet šitā ir normāla krematorija, tā ir reāli normāla krematorija. Bet nu tā. Tad šeit ir tādi palaukti. Te var kaut ko nolikt, protams, nekā iekšā nav. Jo kas te nav village, te neko neliks. Tāds, zini, papīra noliktuve, kas te reāli guļ. Protams, te tikai 2 cilvēki pagaidām ir apglabāti. Un viņu sauc, kā mēs te varam redzēt, Kassandra, jā, jūs pareizi sapratāt, Kassandra un Vaņa Jevgeņija. Nu, karoči, šitais krievs, un tas es nezinu, no kuras valsts, varbūt kanādieti, nu. Bet jā, jūs redzat, ka te ir zeme tāda īpatnēja, grīda un sarkanie torči, jeb redstone torči. Tas viņi izdod mazāk gaismu, un tāpēc izstās daudz ļaunāk un briesmīgāk. Bet mēs varam... Es šoreiz būšu ļauns, es, protams, tā nedrīkst darīt, nekad nerokat ārā kapus, bet šoreiz mēs traksim, piedodiet. Tas vienkārši ir interesanti. Un, oh my god, nu nē. Ko tu tur dari? Ew, tas ir zombijs, viņš ir cik san apglabāts te ir, ew, cik šitais maps vispār vecs ir. Ja apglabāt cilvēks, jau varēja pārvēsties par zombiju. Nevis kaulos, nu. Nu, klausies, draugs, mīļais, es jau nebūšu labs cilvēks, eku tev tieši acī. Te tev. Ņem vēlreiz. Uj, 2 šāvienos nomir, kas tu ņirgājies. Tik vāši tu esi man. Jā. Un, kas mums ar Vaņušu ir? Viņš arī par zombiju. Ew! Oh my god. Es vēl pārbijos bišķiņ. Ew, come on, draugs. Taču man nesist nos, es esmu kreatīvi, jā, tu man nevar nosist. Karoči arī ņem. Vaņuša mums ir pārvērties pār skeletonu. Nu jā, tās lietas notiek šajā dzīvē. Es gribu tikt ārā. Es uzsaku, jā. Dzīvē mēs šādi dzīvojam. Un tā bija krematorija. Un ciema tolete. Patiesi smirdīga un patiesi šausmīga krematorija. Un tagad jūsu lēmums, vai šo vajadzētu ieviest jaunajā Minecraft update'ā. Manuprāt, tas būtu ļoti derīgi, jo vismaz iedzīvotājiem beidzot būtu ērtāka dzīve, jo padomājiet, kur viņi nokārtojās pirms tam un kur viņi nokārtosies tagad. Lai arī cik tas būtu briesmīgi, bet tomēr tas ir labāk nekā nemaz. Un krematorija. Vismaz beidzot iedzīvotāji tiks apglabāti sev piedienīgā vietā, nevis tiks kaut kur nosviesti mežā un tālāk dari, ko gribi. Skot, vai tur sēdi līdz nākamos 10 gadus, nu, padomājiet. Kādu kultūru vajag pret cilvēkiem, nu, nodzīvojuši savu dzīvi un vajag tomēr viņiem kaut kādu pašcieņu ievērot un pienācīgi apglabāt viņus. Tā kā tā, es domāju, spiešiet like un subscribe un domāju, tiekamies nākamajā videoklipā.